Kad mēs runājam par disciplīnu, jautājums, ko es uzdevu, kā mums ir jāuzvedas dažādās vidēs? Kā mēs zinām, kā mēs uzvedīsimies skolā, kā mēs uzvedīsimies pie omītes, kā mēs uzvedīsimies, ja ejam pie ārsta? Un šeit ir būtiski tas, ka vide nosaka noteikumus. Un tā vide gan mums pasakot priekšā, ja cilvēki mums pasaka, kad redz šeit, piemēram, tad, kad mēs ejam uz slimnīcu, ir jāuzvelk bahilas, tad mēs zinām, ka ir jāvelk bahilas. Bet varbūt arī nerakstīt noteikumu, kurus mēs redzam, tad, kad mēs ieejam šeit iekšā, tad viss savas jakas noliek tur, nevis tur tai otrā pusē, lai gan tur otrā pusē, piemēram, arī ir pakaramie. Kad rekur šeit visi sēž un pagaida, un tikai tad paceļ roku un atbild, un šādā formā, kad mēs esam vidē, mēs iemācamies un tā sajūtam un saredzam, kādi ir šie noteikumi. Bet bērni, viņi nav pieredzējuši šīs daudzās situācijas, tāpēc viņi nezina, ka viņiem būtu jāpavēro un jāpagaida, vai, piemēram, jāpajautā. Viņi to var iemācīties tikai un vienīgi tad, kad mēs to bērnam stāstam.